Uzstādot notektcaurules, ir svarīgi, lai ūdens neizspiestos cauri šuvēm. Tāpēc savienojuma vietas starp plāksnēm ir jānoblīvē. Kam pievērst uzmanību un no kā izvairīties? Ja notektcaurules uzstādīšanas laikā ir palikušas nenoblīvētas vai tās ir noblīvētas ar nepareizu silikonu, ēkas cokolā un savienojumos var rasties ar mitrumu saistītas problēmas. Šuvju blīvēšanai ir labi piemērots silikons Makroflex NA. Makroflex NA ir pret laikapstākļiem izturīgs un elastīgs silikons, kas spēcīgi pielīp pie daudziem materiāliem. Neitrālā sastāva dēļ tas nereaģē ar metāla vai cementa maisījumiem. Augstais silikona saturs nodrošina tīru šuves virsmu un ilgstošu hidroizolāciju. Atveriet notektcaurules savienojumu un noņemiet veco hermētiķi. Savienojumu aizpildiet ar viendabīgu silikona Makroflex NA joslu. Saspiediet šuves un noslaukiet lieko silikonu. Lietojot Makroflex NA, varat būt pārliecināti, ka noblīvētā notektcaurule netekēs un viss lietusūdens ieplūdīs tieši notektcaurulē. Vairāk uzstādīšanas video un citu noderīgu informāciju varat atrast www.makroflex.lv.